Sveicināti! Mani sauc Kārlis, darbojos Resiliences centrā un Rīgā īstenojam ielu jaunatnes darbu. Šobrīd atrodamies Vērmanas dārzā, kas ir viens no centrālajiem punktiem Rīgā, kur ikdienā mēdz atrasties diezgan daudz ielu jaunatnes. Kas ir ielu jaunatnes darbs? Tas ir ļoti labs jautājums, un ja man to vaicā, es teiktu, ka tas viennozīmīgi ir izaicinājums pašam ielu jaunatnes darbiniekam un speciālistam kā tādam. Jo ielu jaunatnes darbs visnotaļ noteikti ir par spēju pieņemt dažādo, saprast apkārt notiekošo un spēju iejusties tajā. Ikdienā mēs bieži vien pat neievērojam jauniešus, kas atrodas mums apkārt uz ielām. Rīgā nereiz vien ir runāts ar cilvēkiem par to, ka ejot cauri Vērmanas dārzam, viņi neievēro to, ka jaunieši šeit atrodas. Jo mēs neskatāmies uz viņiem. Viņi vēlas būt neievēroti, mēs arī viņus neievērojam. Skatoties uz Rīgu, mums ir ļoti daudz reģionu, kuros šie jaunieši atrodas, kur viņi uzturas. Diemžēl jāsaka, jā, viņi laiku nepavada tajos pašos labākajos veidos, lieto alkoholu, bieži vien lieto narkotiskās vielas. Pat tālāk jums aiz muguras arī sēž viena kompānija šobrīd mierīgi gari izklaidējas. Un ielu jaunatnes darbs ir par to, kā mēs spējam šos jauniešus sākt iekļaut sabiedrībā. Jeb no otras puses palīdzēt sabiedrībai iekļaut šos jauniešus. Ja skatāmies uz ielu jauniešiem, tad ielu jaunieši arī dalās dažādās grupās. Ir jaunieši, kuri vairāk ir no neformālās puses, ir jaunieši, kur būs LGBTQ jautājumi aktuāli, ir jaunieši, kur būs tā saucamie skinhead. Arī viņi dalās absolūti dažādās savās grupās un savās interešu grupās. Tanīpat laikā viņi atrod šīs vietas, kā piemēram Vērmanas dārzs, kur viņi visi spēj kopā arī eksistēt. Jā, par retam gadās viņiem savā starpā arī iekonfliktēt nedaudz, tur viena grupa ar otru nedaudz par tuvu pienāk vai kādi citi jautājumi. Būtībā viņi ir atraduši platformu, kurā viņi jūtas droši. Tāpat arī šie jaunieši ir atraduši platformu, kā komunicēt. Un viņi to superīgi dara, izmantojot sociālos tīklus. Šī gadījumā šeit uz vietas ļoti aktīvs ir Telegram kanāls. Mums kā ielu jaunatnes darbiniekiem ir ļoti svarīgs šo pašu jauniešu atbalsts. Resiliences centrā mēs īstenojam arī rehabilitācijas programmu, un šajā rehabilitācijas programmā mums ir startējuši jaunieši, kuri ir tieši no šīs ielu vidas. Un pateicoties viņiem, mēs patiesībā esam bijuši spējīgi ienākt šajā ielu vidē un veikt šo ielu jaunatnes darbu. Jo tāpat kā šiem jauniešiem nepieciešams atbalsta loks, tāpat arī mums tas ir nepieciešams. Un šī gadījumā paši ielu jaunieši ir tie, kas veido šo mūsu atbalsta loku un ieved mūs šajā vidē, ļaujot iepazīt viņu pasauli vairāk. Bieži vien cilvēki mēdz uzdot jautājumu, kādi ir bijuši tādi interesantākie piedzīvojumi vai starpgadījumi veicot ielu jaunatnes darbu. Un tad jāsaka, būtībā katru reizi atnākot, tu nekad nezini, kas notiks. Un tu īsti nekad nevari arī zināt, kurā brīdī tu atnāksi. Jo nevienmēr jaunieši šeit būs, un nevienmēr arī tu nāksi tieši tajā pašā dienā un tieši tajā pašā laikā. No interesantiem gadījumiem, man nezinu, cik interesants vai neinteresants, tas ir stāsts par Norbertu. Norberts tepat mums blakus parkā atrodās šobrīd. Norts bija viens no tiem, kur mēs ziemas laikā atradām ar vienu pliku pēdu, vienu zeķi, aizsistu aci, un pēc tādas diezgan smaga kautiņa bija dabūjis pa pieru puika. Un tad līdz ar to bijām, labā brīdī ieradāmies, palīdzējām nostāties nedaudz uz kājām, nedaudz pacēlām. Puisis kādreiz bija ļoti aktīvs narkotiku un alkohola lietotājs. Jāatzīst, ka pilnībā izglābts viņš nav šobrīd, ja tā to drīkst nosaukt, jo arī izglābjami nav visi. Un, ja tu nāc uz ielu jaunatnes darbu ar uzskatu, ka tu izglābsi kādu, tad iespējams tu jau pats sev startā ieliec iekšā kaut ko tādu, kas tev pēc tam var radīt vilšanos. Jo tu vari palīdzēt tikai tad, ja otrs vēlās, lai viņam palīdz. Un izglābt otru tu vari tikai tad, ja viņš vēlas būt izglābts. Tu no savas puses vari iedot maksimumu, tu vari iedot visu, ko tu spēj, visu savu enerģiju, laiku un visus iespējamos resursus, bet ja otra puse nebūs gatava to pieņemt, viņi to nepieņems un dzīvos tālāk tā, kā ir dzīvojis līdz šim. Iespējams, jā, paies laiks, paiet mēneši, paiet gadi, 2, varbūt 3 gadi paiet. Tajā brīdī, jā, viņš atcerās, kas ar viņu iepriekš noticis, atcerās iepriekšējo pieredzi, kuru tu kā cilvēks, kā ielu jaunatnes darbinieks vai kā sociālais darbinieks esi viņam sniedzis un devis. Un tajā brīdī viņš tikai sāks to atcerēties un sāks to izmantot. Jo tas nav darbs, kurā ir sagaidām rezultāti uzreiz. Tas, ko mēs šobrīd veicam uz ielām,
tam rezultāts būs pēc ilgstošāka perioda. Lai mēs vienu jaunieti piesaistītu mūsu rehabilitācijas programmai, mums tas prasīja 6 mēnešus darba ar šo jauniešu grupu, intensīvi ar viņiem runājot, nākot uz parku, iedraudzējoties, veidojot šo kontaktu, nonākot atbalsta lokā, lai mēs spētu viņam izstāstīt, iedrošināt viņu piedalīties rehabilitācijas programmā. Šobrīd mums programmā diezgan liels sastāvs jauniešu tieši nāk no ielu jaunatnes vidas, kuri mums ir piesaistīti, un acīm redzot, tas norāda uz to, ka ielu jaunatnes darbu veicot jau 3. gadu, mums grupās sāk parādīties jaunieši, kas nāk no šīs vidas. Man uzdeva jautājumu ielu jaunatnes darba top 5 lietas, kuras noteikti būtu jāpatur prātā. Sāksim ar pirmo. Šis darbs nav priekš visiem. Ja mēs skatāmies uz otro lietu, tas noteikti nenesīs rezultātu uzreiz, un tas prasīs diezgan ilgu laiku. Skatāmies uz trešo jautājumu. Tev vienmēr jāatcerās, ka ir liels risks nesasniegt vēlamos rezultātus, un atrodoties uz ielas, tev jau ir risks, ka tu pats vari iespējams atrauties kādā brīdī. Skatāmies uz 4. punktu. Šeit ir jābūt ļoti, ļoti atvērtam, jo ir jāspēj pieņemt situācijas, kuras ikdienā noteikti nepieņemt, un cilvēkam jābūt spējīgam kāpt pāri pašam savām robežām, lai veiktu ielu jaunatnes darbu ar salīdzinoši smagām jauniešu grupām. Un 5. Nevajag pazaudēt sevi. Jaunieši ļoti, ļoti sajūt to brīdi, kad viņi var tev pavilkt nedaudz, kad tu viņam, nopirks kādu burgerīti vai nopirks kaut ko garšīgu. Ticiet man, pados mazo pirkstiņu, paķers visu roku. Tas absolūti aiziet kopā kombinācijā. Līdz ar to, ielu jaunatnes darbs ir patiešām superīga lieta, bet esam prātīgi, izvērtējamies, to varam darīt, un ja jūtam, ka varam, tad es noteikti daram un iesaistamies.